Zobenu astotnieks taisnā pozīcijā. Kad zobenu astotnieks izkrīt taisnā pozīcijā, jaunais gads varētu likties kā situācija, kurā tu esi ierobežota un nezini, kurp doties. Šī kārts simbolizē iekšējus ierobežojumus, kas varētu radīt ilūziju, ka tev nav izvēles vai iespēju. Tomēr realitātē šie šķēršļi ir pārvarami, tev ir spēks tos atlaist un virzīties uz priekšu. Attiecībās šī kārts norāda uz sajūtu, ka situācija var būt apgrūtināta vai statiska. Ja esi attiecībās, iespējams tev liekas, ka attiecību dinamika ir iestigusi vietā, kas tevi emocionāli apgrūtina. Tas ir gads, kad būs svarīgi uzdot sev jautājumu, vai šie ierobežojumi ir reāli, vai tie ir tikai tava uztvere. Ja esi viena, zobenu astotnieks norāda uz iekšēju nedrošību vai bailēm, kas traucē tev atvērties jaunām iespējām. Šis ir labs laiks, lai pārdomātu, kāpēc tu pats sevi ierobežo. Darba un finanšu jomā šī kārts norāda uz situācijām, kurās tu iespējams jūties iesprostota vai apmaldījusies. Iespējams, tevi nomāc rutīna vai šķiet, ka nav iespēja virzīties uz priekšu. Taču svarīgi saprast, ka risinājumi ir tavā priekšā. Tev tikai jāmaina skatījums uz situāciju. Finansiāli šī kārts iesaka būt uzmanīgai un izvairīties no pārlieku riskantiem lēmumiem. Un atceries, zobenu astotnieks tev atgādina, ka vissvarīgākie šķēršļi bieži vien ir tikai mūsu galvās. Šogad neskaties uz pasauli caur restēm, jo durvis vienmēr ir atvērtas tiem, kas gatavi tās atvērt. Zobenu astotnieks apgrieztā pozīcijā. Kad zobenu astotnieks izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads nes atbrīvošanu no iekšējiem ierobežojumiem un iespēju redzēt pasauli ar skaidrākām acīm. Tas norāda uz situāciju, kurā tu atpazīsti savus šķēršļus un apzinies, ka vari tos pārvarēt. Šis ir gads, kad tu vari izkļūt no iepriekšējām problēmām un atrast ceļu uz brīvību. Attiecībās šī kārts norāda uz dziedināšanu un ierobežojumu atlaišanu. Ja esi attiecībās, iespējams jums abiem būs iespēja atrisināt neskaidros jautājumus un sākt būvēt attiecības uz atklātības un brīvības pamatiem. Ja esi viena, šī kārts liecina, ka tu beidzot esi gatava atbrīvoties no pagātnes aizspriedumiem un ļauties jaunām attiecībām. Darba un finanšu jomā apgrieztais zobenu astotnieks norāda uz skaidrību un jaunu skatījumu uz situāciju. Tu iespējams atklāsi jaunus risinājumus vai beidzot pieņemsi lēmumu mainīt situāciju, kas tev iepriekš šķita neiespējama. Finansiāli šī kārts liecina par spēju atrisināt iepriekšējos sarežģījumus un stabilizēt savus resursus. Un zini, apgrieztais zobenu astotnieks tev saka, viss, kas tevi kādreiz turēja, tagad ir aiz muguras. Kā saka, ja pats un atbrīvos ceļu, kurš tad to darīs? Šogad ej drosmīgi uz priekšu un pierādi savu, ka vari vairāk nekā patiesi domājusi.